esam viss, kas ir saistīts ar koklēm. Sākot no tā, kā iepazīt, kas vispār ir šis instruments, tad kā pie tā instrumenta tikt, kā viņu apgūt, un beigās tie pasākumi un situācijas, kur tad mēs visi varam nākt kopā, spēlēt un dziedāt, darboties. Jau kopš bērnības es esmu bijis ļoti dziļi tajā mūzikas pasaulē iekšā, bet koklei es pieķēros tikai pirms kādiem 12 gadiem, un tad sāku spēlēt, un ļoti ātri mani šī te pasaule aizrāva, un pēc dažiem gadiem sāku arī mācīt spēlēt citus, un tā arī tāpa zīmols Kokļu Mešs. Mēs veidojam saturu, kas ļauj cilvēkiem iepazīt instrumentu, ieraudzīt viņu, tad tālāk mēs veidojam pasākumus, kurā jebkurš var paņemt rokās, pamēģināt kokli un saprast, ka pēc minūtes tu jau vari spēlēt. Tālāk iespēja mācīties, lai arī kur tu atrastos. Vedam visus kopā pasākumos un spēlējam kopā un darbojamies. Tas ceļš līdz uzņēmumam īstenībā bija tāds ļoti organisks un viegli ripojošs, teiksim tā. Sāku mācīt, cilvēkiem patika, pieprasījums bija arvien lielāks un lielāks, un šobrīd mēs jau esam 2 cilvēki studijā, kas darbojās un šo visu kopīgi. Mums ir 2 tādi lieli virzieni. Viens būtu tā fiziskā atrašanās vieta, kas mums ir Kokļu Meža studija Rīgā, kur tad ik viens var nākt, spēlēt un darboties, bet otrs virziens ir digitāls. Tas nozīmē, ka mums ir iespēja mācīt un parādīt šo te brīnumaino instrumentu ikvienam, neatkarīgi no tā, kurā valstī tu dzīvo. Protams, ka katra mazā mērķīša, katrs milestones, kas ir sasniegts, protams, ir forši, bet tas nav tas, kas katru dienu mudina celties no rīta un darboties. Tās lietas noteikti ir katrs cilvēks, kas atnāk uz nodarbību un aiziet priecīgs, aiziet laimīgs. Tā ir tā galvenā motivācija, kas mums virza un bīd uz priekšu. Tā galvenā lieta, kas ir nepieciešama, lai tev būtu iespēja, ka uzņēmums izdosies, ir tev nežēlīgi jāspēj degt par to, ko tu darīsi. Mūsdienu straujos apstākļos, kad viss ir tik ātrs, viss ir tik skrejošs, ir ridīgi forši, ka ir iespēja strādāt jebkur. Un ir forši, kad es to varu darīt tādā superīgā vietā kā Limbaži, kur ir kluss, mierīgs, bet tajā pašā laikā ir digitālais gadsimts, un mēs varam darīt jebko, jebkur, un kāpēc to nedarīt šeit, Vidzemē, Limbažos. Mans personīgais mērķis ir palīdzēt cilvēkiem un palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, cik vien es to varu, lai šis instruments būtu pazīstams visur. Mēs darām, mēs varam, tu arī vari.